14. novembrī visā pasaulē tiek atzīmēta diabēta diena. Pēc Starptautiskās diabēta federācijas datiem 2013. gadā pasaulē bija 382 miljoni cilvēku, kuri slimo ar cukurdiabētu. Latvijā Pasaules diabēta dienai tika veltīts ikgadējs pasākums Kongresnamā. Šoreiz ar virsrakstu "Veselīga diēta sāks ar brokastīm". Šī tēma uzsver tieši diabēta gadījumā dzīvesveida lomu. Tātad diabēts tas nozīmē ne tikai tabletes, ne tikai insulīna injekcijas, ne tikai vizītes pie ārsta vai kāds tāds sarežģīts izmeklējums, bet diabēts savā būtībā šī ārstēšana sākas ar veselīgu diētu, ar veselīgu dienas sākumu. Un tieši tas ir ļoti svarīgi, šis kompleksā pieejas princips, šis diabēts kā dzīvesveids, un arī to uzsver šī diabēta dienas devīze. Pasākumā ik viens iedzīvotājs bija gaidīts pārbaudīt savu asinsspiedienu, cukuru līmeni asinīs un iepazīties ar jaunumiem, kas vairāk adresēti diabēta pacientiem. Protams, ka zināju, jo es taču esmu diabētiķis. Tad es zinu, un es gandrīz, kā teikt, katru gadu nāku. Te parasti kaut ko jaunu, paskaties kādu aparātu jaunu. Var pārbaudīt, mūs pārbaudīt tā kā es saku, vecs diabētiķis, es tā jau nepārbaudu, bet vismaz jaunu gan es dabūnu zināt. Mēs esam vērsušies uz to, uz ko faktiski diabēta diena ir vērsta. Tas ir uz diabēta atklāšanu, uz diabēta komplikāciju, profilaksi, uz diabēta ārstēšanu, uz diabēta aprūpi kopumā. Tātad palīdzēt cilvēkam kopīgiem spēkiem viņam saglabāt ilgāku mūžu, ar labāku dzīves kvalitāti, ar labāku veselību. Un to mēs arī, protams, novēlam katram diabēta pacientam Latvijā un arī šīs dienas pasākumu, protams, arī apmeklētājiem. Noslēdzies vērienīgs starptautisks pētījums, kas apliecina, šodien lietotās zāles būtiski ietekmē otrā tipa diabēta pacientu nākotni. Advancon pētījums, ko vadīja Džordža Globālais veselības institūts, tika īstenots 20 pasaules valstīs. Šajā pētījumā apsekoja 8500 pacientu ar otrā tipa cukuru diabētu, kuriem novērtēja, vai pirms vairākiem gadiem sasniegtā optimālā asinsspiediena kontrole un glikēmijas kontrole dod būtiski ieguldījumu pacientu veselībā, samazinot, piemēram, infarktu, insultu un citu smagu veselības problēmu skaitu arī pēc vairākiem gadiem. Pētnieki atklāja, ka optimāla asinsspiediena sasniegšana un atbilstošu antihipertensīvo medikamentu lietošana labvēlīgi ietekmē dzīvildzi, kas saglabājas ilgstoši, savukārt īstenojot intensīvu glukozes kontroli, arī daudzus gadus pēc atgriešanās pie ierastās aprūpes ir mazāks nieru mazspējas risks.